Medicīniskā mikropigmentācija viņa palīdz atrisināt sievietēm nevēlamus defektus, pieņemsim, kā rētas, strijas, pēcoperācija traumas vai, pieņemsim, pat sadzīvē iegūtas skarifikācijas un, pieņemsim, bērnībā radītas muļķības. Un tā doma ir tāda, ka tāpat kā ar maskēšanos, ko mēs maskējam, pieņemsim, kosmetoloģijā, pieņemsim, mēs mēģinām atrisināt tādas problēmas, un tad, pieņemsim, no sieviešu ikdienas puses mēs cenšamies maskēt visu ar kosmētiskajiem līdzekļiem, bet, lai ilgtermiņā, pieņemsim, saglabāt šo vizuālo izskatu, tālāk nāk medicīniskā mikropigmentācija, ka mēs, pieņemsim, spējam ietonēt ādu ar šiem te mikropigmentācijas pamatlīdzekļiem, piemēram, ar pigmentu palīdzību, un tas saglabājas ilgtermiņā vismaz uz gadu, 2 vai 3 šis rezultāts. Tātad ilgtermiņā un ilgstoši mēs atrisinām nevēlamus defektus. Viens piemērs ir tāds, ka mēs esam uzauguši, kā jau uzauguši, pieņemsim, kādreiz ir kāda trauma gūta, pieņemsim, ar riteni braucot, cēlis saskrāpēts, rēta palikusi, zods saskrāpēts, rēta palikusi, un tad varbūt, pieņemsim, psihoemocionālas traumas, pieņemsim, dzīve notiek visdažādākajos gājumos, un, pieņemsim, ja tu esi sastrādājis arī tādu, pieņemsim, skarifikāciju, ka tu esi bijis depresīvā noskaņojumā un mēģini risināt dzīves jautājumus, un tad arī, pieņemsim, ja tu esi kaut ko 18 gados darījis, tad tā doma ir tāda, ka tu šobrīd staigā teikreklā, vasarā nevar staigāt, bet staigā blūzītē, lai paslēptu to, ko tu esi darījis, un tev ir kauns no tā, tu jūties neērti, jo tev šķiet, ka visi to redz. Medicīniskā mikropigmentācija, kuru es, pieņemsim, pasniedzu kā pakalpojumu kopā ar kosmetoloģiju, pieņemsim, šīs te rētas mēģināt atrisināt, reģenerēt normotropiskā stāvoklī, un ar kamuflāžas palīdzību tos rētas vienkārši ilgtermiņā aiztonē ciet, jo tā sieviete, pieņemsim, kurai ir bijusi šāda situācija, viņa bija ļoti pateicīga par to, ka viņa šovasar beidzot var, pieņemsim, staigāt brīvā apģērbā, un neviens neredz viņas muļķības, neapdomīgi. Pat tādas problēmas kā aknes, rētas dekoltē zonā, pieņemsim, sievietei vasarā netiek iesauļots, un tad viņas ir diezgan tādi pabalti pleķīši, kur arī sieviete mēģina, pieņemsim, viņu nomaskēt, lai viņi nav acīm redzami. Uzsejas arī tikpat labi, pieņemsim, neiesauļojas šīs te rētiņas, viņas var būt arī atrofiskas, viņas ir jāpastrādā ar ādas, pieņemsim, kvalitāti, reģenerējot tādu, un pēc tam var neutralizēt šīs te rētas, lai arī, pieņemsim, neiet runa tikai to, ka mēs vienkārši nomaskējam tā kā ar tonālo efektu, pieņemsim, to toni, bet mēs arī strādājam ar ādas kvalitāti, lai viņu tā kā izlīdzinātu, un kopskatā tas ilgtermiņā ir pat lielāks ieguvums, jo, pieņemsim, tad, kad mēs veicam šīs te atjaunojošās procedūras reizi pusotrā gadā, 2 gados, ja mēs zinām, ka sieviete līdz 50 gadiem sev, pieņemsim, kops kosmetoloģiski, viņa vienmēr labāk izskatīsies nekā tā, kura negribēs to darīt.